Sveiciens šodienā! Pie manis šodien ir īpaša viešņa, un ar kuru es gribēju arī jūs, manus studijas mīļos klientus, iepazīstināt. Tā ir Agnese, un viņa ir radījusi kaut ko ļoti īpašu, kas man pašu personīgi ļoti uzrunāja, ļoti patika man tā ideja, tas efekts. Un tāpēc es izlēmu uzaicināt viņu uz šādu sarunu. Tā ir vēlreiz tāda Agnese, es esmu un auras rases zīmola autora, radītāja. Un viņa ir radījusi ļoti īpašu jaunu produktu, par kuru viņa pastāstīs droši vien vislabāk pati. Sveika, Agnese! Sveiki! Nu stāsti, kas tev te ir, kas mums te ir priekšā, kas tas ir par radītu jaunu brīnumu? Nu jau ir pagājis mazliet laiks, kāds mēnesis vai divi kopš pirmā teiksim, radīšanas dienas. Un es varu mazliet precīzāk jau noformulēt, kas šis ir. Un to īsos vārdos varētu teikt, ka tas ir tā kā tāds stāvoklis vai kvalitāte, kas ir ielikta ar man pazīstamiem instrumentiem šķidrā veidā, ko pēc tam no pudelītes var auras rasā izprecēt savā laukā, tādējādi sajūtot to caur vairākiem saviem ķermeņiem. Un tas, kas man pašu aizrāva visvairāk, bija tie daudzie līmeņi, kuros es tā kā iedziļinājos un mēģināju atrast to balansu, lai tā kā būtu piemēram stihijas. Ir zeme, ir ūdens, ir uguns, ir gaiss un ēteris klātesošs šim procesam, gan radīšanas procesam, gan arī, teiksim, tagad tur iekšā. Un arī tas, kad izspricē auras rasu savā telpā, viņi var sajust gan fiziski, kas ir gan, teiksim, ar smaržu, gan arī ar to pašu lietutiņu, emocionāli, jo smarža raisa emocijas un kaut kādas sajūtas katram, un arī mentāli, jo mentāli ir tie vārdi. Katrai, teiksim, auras rases veidam ir arī piešķirti tie atslēgas vārdi, kas ir, piemēram, šeit ir piedošana, un piedošana sev, piedošana tev, mīlestība, pieņemšana, uzticība un izpratne. Tas ir tā kā pavadonis tajā brīdī, kad, piemēram, ir aktuāla šī tēma. Jā. Tā kā es vēlreiz precizēšu, tie ir tādi spreji radīti, ja, kur ir iekšā, uz kā bāzes viņi ir. Tad mēs visi zinām, mums ļoti daudziem patīk šie spreji, kurus mēs varam appūsties, apsmaržoties un gan telpu, gan sevi pašu. Jā, un tas ir tāds jauns produktiņš. Tātad kas tur ir? Tur ir ūdentiņš. Ūdens, kristāli. Katram ir divi kristāli, vismaz, varbūt kāda pat 3. Un ēteriskās eļļas arī vairākas. Un vēl ir arī alkohols, lai ilgāk saglabātos. Un lai eļļiņas droši vien spētu izšķīst tajā arī. Un tas ir, viņš nav domāts pūst sev virsū, viņš ir domāts tieši laukā vai telpā. Vai arī, piemēram, arī telpā, kur varbūt kāds ienāks. Un te ir dažas tieši tam, lai sagatavotos, piemēram, kas ir par attiecībām, kas ir par kaut kādu konkrētu stāvokli vai kvalitāti, var jau telpu saglabāt. Sakrālā telpa ir tā kā, pierastie dūmu, visi kvepeklīši un tāds, tikai viņš ir izpricējums un viņš ir bez sērkociņiem, bez kā, piemēram, ja atnāk viesnīcā, viņu var to telpu jau sagatavot savai ienākšanai, lai viņa būtu tīra un patīkama pašam. Labi, bet kā tad pastāsti, kā ir tapuši, kāpēc tieši kādam izvēlēties tieši šo produktiņu, šo gara darbu radošo, jo tas nav vienkārši sajaukts, kā es jau zinu,
šķidrums, ja, tas ir liels tavs radošais darbs, tur ielikts iekšā caur pieredzi, caur savām sajūtām, tāpēc arī viņš strādā dziļākā līmenī, nekā tikai uz smaržu, ja. Pastāst nedaudz par šo. Kā par šo tapšanas? Man viņa nāca ļoti organiski, varētu teikt, viņa vienkārši atnāca un es vēl šādi, es tikko pirms tikšanās pārskatīju savu kladi, tur ir vienkārši ķeburi un pieraksti un viss, un neko saprast tagad nevar, bet tagad es varu atskatīties, un tas ir manas pašas tā kā transformācijas ceļš. Es esmu atklājusi kādu stāvokli vai, piemēram, kaut sevi, es atklāju kaut ko sevi, pēc tam caur sajūtām, izlaižot caur sevi, es viņu ielieku tajā savā valodā, kas ir vārdi un smaržas un caur kristāliem, kurus es arī izjūtu, kur ir mans instruments šobrīd. Es viņu ielieku iekšā, lai viņu pēc tam var nodot tālāk. Un tas ir manas pašas transformācija, atklāsmes pēdējo pāris gadu dzīves ceļš, garīgais ceļš, dažādu veidu retrīti un tie brīži, kad novelk to mēteli un kad tu vari sajust to jauno stāvokli, kurš viņš ir tevī bijis visu laiku, bet tikai tagad es viņu atklāju un es viņu varu. Es tagad viņu pazīstu, es viņu zinu, es varu viņā ieiet, es varu viņu tajā brīdī, kad es radu, es varu atrasties tajā stāvoklī. Jā, un visu to laiku es esmu tādā tāda gara lūkšana vai garīgais stāvoklis. Tas nav tā kā gara stāvoklis, bet tāds stāvoklis. Tieši gara un dvēseles stāvoklis. Jā. Un te tas viss pārējais sakārtojās un tajā brīdī, kad es ieeju pirtiņā, kur es veidoju savas saules rases, tur tā ir svēta vieta, tā ir sakrāla vieta. Es to sajūtu, kad es jau tikai izmēģināju. Tas bija tā kā gatavoties dzemdībām. Tīri ar visu gaismu, ar visiem ienesot visas stihijas telpā, sagatavojot viņu, lai viss ir tīrs, un arī pati es esmu iekšā stāvoklī, kad es to daru. Šogad pirmā reize bija ļoti īpaša lauzas vārti, pirms tam es biju pati savā, teiksim, atvaļinājumā, kur es dzīvoju pie jūras mežā, un tas jau noskaņojoties uz to, un pēc tam tas arī aiziet tālāk, jo tas stāvoklis, tie vārdi, tā enerģija, kas tajā brīdī telpā, viņa arī tur paliek. Skaisti, tad varbūt es paskatāmies, kādas vispār ir, kādi ir šie auras rases, ja? Jo te varbūt nevar saredzēt tik tālu. Tad es jums palasīšu, kādas ir iespējas, kā ar šo instrumentu, kādās situācijās vai kādās sajūtās vai kādos stāvokļos mēs varam paši sev droši vien palīdzēt. Ir ne tikai kristāli, ko mēs zinām ļoti labi. Tā kā ir brīnišķīgs instruments, mums ir arī eļļas, mēs zinām, šīs te merceņģeļi un skolotāji, un šis ir atkal jauns instruments un jauns papildinājums šim te instrumentu klāstam nāk klāt šāds, jā. Un tad Agnesīte ir uztaisījusi tādus šīs auras rases kā atvērta ceļam, piemēram. Tas būs šiem te ceļojumiem, retrītiem kaut kur mēs jauni pārvācamies, ja. Piedošana. Visi mēs zinām, šī tēma mums nav nevienam sveša, tā ir tēma, ar ko jāstrādā un jāstrādā. Tad pie šiem procesiem arī var ņemt šo te talkā zemes meita. Tātad, tas ir sazemēšanās, būt zemes kvalitātēs, zemes spēkā, savā sievišķajā spēkā, ja. Sakrālā telpa. Tad, kā jau tur minēja, tā ir tā
ja, telpas To es sagatavošana. redzu tā, ka, teiksim, arī mans ķermenis ir templis, un tad visur, kur es savu ķermeni nesu, es nesu viņu arī, lai tur būtu templis. Un ja mēs esam bijuši sabiedriskajā transportā vai vienalga, kur tad ir iespēja paņemt savu to pudelīti un nopūst un varbūt mājā ienākt. Jau savā jā, telpā. Savā telpā, jā. Jā, tad, jā, visādiem šādiem, pirms rituāliem un meditācijām. Arī slimība ir, jā. Skaisti. Tad ir mēnesis mēta, sievietes veselībai un labsajūtai, mēnesis enerģijās. Mēs zinām, šīs mēnesis enerģijas mums sievietēm vispār ļoti aktuāls un dziļas ir, jā. Tā kā visi cikli, visi sievietes dzīves cikli. Pieņemt sievietes dzīves cikli. Tas man radās, man pašai arī ir menopozes, tas transformācija, pārējas posms patreiz un caur tā pieņemšanu man nāca šis, jo simptomi nāk ļoti strauji un varbūt nav tik vienkārši to visu pieņemt, bet, ja skatās tādā lielākā vispār ciklu pieņemšanas kontekstā, tad man ļoti palīdzēja to tā kā ar dabu savalkot kopā. Jā, tā kā labs palīgs arī šajā posmā ir šis te skaistais radītais palīgs. Tad ir savā plūsmā, sadzirdēt savu balsi, uzturēt skaidru prātu, atgriezties pie sevis, būt savā centrā, ja, tas ir tāda droši vien domāts. Tā kā tas arī ir ļoti, ļoti visiem aktuāls. Attiecību alķīmija. Šāds man arī ir jau spreiņš uz izmēģinājumu iedots. Tā kā jā, tas ir tad, kad viens vai abi partneri ir kaut kādā transformāciju procesā un var sakot, harmonizē šo komunikāciju un harmonizē savas attiecības. Tā kā brīnišķīgi gan sev, gan partneri jau apišpiš. Un ticības sev, protams, tā arī ir mana tēma. Šī te intuīcijas attīstīšana, kad ir šaubas uznāk, savas vērtības apzināšanās, atkal ir brīnišķīgs paraugs mūsu instruments, kas ar to var būt pavisam kopā. Tātad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jā? 8, jā, un vēl es dzirdēju, ir tapuši nesen arī skolniekiem, ja, mācību procesā, to tu esi izstāstījis. Bet pirms mēs vēl ejam pie tiem skolniekiem un pie pašjaunākiem produktiem, es gribētu pastāstīt par kādu, kas tev ir tuvākais, par kādu to īpašo stāstu, kā viņš tev ir tapis. Par vienu, kurš tev ir visspilgtāk pašai atmiņā. Es varu izstāstīt par attiecību alķīmiju, jo viņš bija, reizēm mēs atceramies to, kas notiek ļoti pēkšņi un kas varbūt pārsteidz pašu. Attiecību alķīmijas auras rasa radās kaut kad pavasarī, kad man pašai bija sarežģījumi attiecībās un visādi iet un ir tās sarunas, kad plīsīs vai neplīsīs un man tajā brīdī bija tāds stāvoklis, kad es sēdēju un es zinu pati sevī pilnīgi, ka tur viss būs kārtībā, ka tā tam ir jābūt, kad ir tāds reāls kodols, tāds stingrs, tā kā pārliecinošs zobens iecirsts zemē, te viss tā kā būs, bet aizgāju gulēt tomēr ar lūkšanu eņģeļiem, lai palīdz. Un no rīta es pamodos un pirmā doma bija, kas tas bija, un es skrienu uz grāmatu, man ir tāda grāmata, kas ir Ķīnas medicīna ar kristāliem, un es vienkārši uzšķiru kaut kādu lapu, un tur ir apraksts par berilu kā alķīmiķi, kad berils noder tajā situācijā, kad cilvēki ir gatavi transformācijai, viņi grib kaut ko mainīt,
Un tad tur ir vairākas tās stadijas, pirmkārt to savu pamatu atrast, kad ka tur kaut kas ir, kad, tad ir tā attīrīšanās un tā gudrības attīstība un savu skaidrību. Un tas ir principā visas programmas un ko attīrīt. Un viņš ir lielisks ceļvedis šī procesā. Un beigās, kā to visu arī ieviest harmoniski dzīvē. Dažādas īpašības. Es vēl lasīju vairāk par Berilu vēl, kad viņš pat palīdzēja dažādi reliģiskie uzskati, ja ir dažādi vispār, citās attiecībās arī. Un man bija, šis man ir vajadzīgs, šis man ir vajadzīgs tagad, un es sāku viņu testēt, un dzīvē viņš ieviesa šī rasa tādu kaut kādu jaunu dimensiju, kad es jau piedomāju, es tagad sagatavošu telpu, es tagad jau viņu izsmedzinu, un es jau kaut kādā veidā jau tīri fiziski esmu viņu sagatavojis, ka, piemēram, man ar vīru būs kaut kāda saruna, vai ja es jau zinu, ka tur, būs kaut kas gaidāms. Otrs ir tas, ka lietojot un jau paskatoties uz to, tu esi tā kā apzināts, ko tu dari, viņš tā kā pavadonis, tā kā instruments līdzi. Un tajā pašā laikā kā palīgs reizēm, ko es varētu izdarīt, ko mēs varam pēlpot, mēs varam ar kristāliem meditēt, visu kaut ko mēs varam, bet, teiksim, tāds ātrais. Jā, bet, teiksim, tajā alķīmijā, tajā tieši, kur viņš mums ir, attiecība alķīmijas tajā pašā, eliksīrā, es viņu gribu nosaukt. Tu ieliki jau to enerģiju, kas, kad izgāja cauri visam tam procesam, tur vai bija tā enerģija, tas bija tā, kad viss atrasināsies, tas stāvoklis, viņš bija tik pārsteidzošs, jo pēc tā konteksta tur vajadzēja ļoti lielai drāmai, meksikāņu seriālu līdzīgi, kaut kam līdzīgam, bet bija kaut kas pilnīgi cits, tā ir tāda pārliecība, kad mēs iziesim. Ka viss būs labi, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un tā ir tā sajūta. Jā. Tas bija pārtiecība alķīmija, un viņa zināmā mērā arī, teiksim, kaut kādu humoru dzīvē ievet, piemēram, kopā. Es varu izstāstīt, tad es uzpūšu. Un es domāju, ka arī fantastiski ar tīņiem. Arī, Jā, jo viņi mācās veidot šīs attiecības. Tad tas nav tikai starp partneru attiecībām, tādā izpratnē, bet jebkurā partneru attiecībām. Un es vienkārši tā sajūta, ja vēl es atgāju atpakaļ vēl, kas bija tā sajūtā, tā sajūta ir tāda, ka es esmu uz sliekšņa, es esmu uz alķīmijas tās istabas durvīm, un es eju iekšā, un tur būs dzirkstelis, tur būs karsti, tur būs, bet tur būs viss, un tad var uzpūst, kaut kādos brīžos uzpūst, vienkārši apzinoties to, kur tu esi, kur tu ej, un atceroties, ka tas ir tas ceļš, un ka tur galā būs tas zelts, ka tu no tā metāla kaltot zeltu, ja? Un tā ir tā sajūta un sapratne, ka tas process, kāpēc man veikt grūtas sarunas vai... Brīnišķīgi. Tas ir ļoti dziļi, jā. Tā kā, un katra šī pieredze, katra šī pudelīte ir šāds stāsts. Ir šāds stāsts, jā, man vienkāršāks stāsts varbūt ir ticībai sev, kas bija vienkārši brīnišķīgs sapnis, kuru es vēlāk meditēju ar labradorītu un gribēju ar saviem vārdiem aprakstīt viņu. Man iznāca ļoti brīnišķīga tāda interesanta pasaka, kas arī pārsteidza mani, jo es nerakstu, es neesmu rakstniece. Viņa bija tāda interesanta samežģītiem vārdiem, un kas viņu uzrakstīja, man vienkārši asaras bira no tādas laimes, un viņa beidzās, es ticu sev. Un tas bija
stāvoklis, ko es izdzīvoju tajā sapnī, kurā tu ej kaut kādā tādā nezināmā, pilnīgā, bet ir tā pārliecība, ka tur viss ir kārtībā, ka tu zini, kur tu ej, un tu pat neredzi, kas tas ir. Un tas bija tāda, es viņu mēģināju uzgleznot šo sapni kaut kad senāk, bet ļoti, ļoti grūti, jo nesanāca, bet man sanāca viņu ielikt. Šajā valodā. Es gribu vēl piemetināt, man nāk pateikt, kad Agnes vispār, lai ko viņa kam ķerās klāt, lai ko viņa savā dzīvē izveido, rada, viņa to dara ar tik ļoti lielu atbildību un savu iekšējo sajūtu. Viņai ir arī rotiņas, bija pie mums pieejams kastītēs. Viņa katru, paņemot rokā, viņa katru jūt, ka tā ir nevis tur viena bet tā ir katra gara darbs, katrā ir ielikts, un es ceru, meitenes, kas viņas arī ir iegādājušās, to jūt, un es domāju, to nevar nejust, un tāpēc arī man liekas, un es gribu šo produktu arī šeit, produktu mums nepatīk, kā tas skan, bet tomēr tas ir tā, un lai arī es ļoti ticu, ka viņš ļoti strādās efektīgi, jo ar to mīlestību, radīšanas mīlestību, ko tu tajā ieliec, ir, nevar nebūt rezultāti, pareizāk sakot. Un tad vēl uz nobeigumu ātri pastāstam pa jaunākiem produktiem. Nu, skolā bija apimiešu tirdziņš, un man ļoti negribējās taisīt kūciņas bērnam, un es teicu bērnam, iztaisīsim kaut ko kopā. Un pārsteidzoši mums abiem izvēles bija, kad sanāk tāds ļoti labs konfliktiņš. Viens saucās radītprieks, otrs saucās miers. Un radīt prieks ir tad, kad ir grūti. Un kad ir jārada tā matemātika. Matemātika tas ir, kad ir grūti. Viņš ir atsvedzinošs, viņš ir tāds, kas tā kā kustina enerģiju. Un tajā pašā laikā es piedomāju, es neliku neko ļoti stipri, tās viņas tomēr ir tā kā bērnu variants, tur nav tāds ļoti, ļoti godīgās, stiprās eļas iekšā. Un miers ir, bēdas, miedziņam, kaut kas noticis, vienalga. Un sirsniņa mieri, jā. Un vienkārši man arī bērniem patīk, tāpat kā es savam 8-gadīgajiem mācu, tad, kad kaut kas ir noticis, tad ir jāmeklē tās atbildes, tad mēs varam izdarīt šitā, mēs izdarām tā, dot viņiem arī instrumentus, mācīt arī bērniem instrumentus, kā to izdarīt, lai labāk, lai viņi paši zina. Un ar manu puiku bija fantastiski, viņš pieslēdzās procesam kā paši par sevi saprotams, kā jau viņš būtu masters un bija jauki. Bērniem ļoti intuīcija. Viņam saka, tev vajag sajūtiņu, ka liekam akmentiņus. Te jūs kopā ar dēlu, jā, viņš lika akmentiņus iekšā un es viņam saku, tev vajag sajūtiņu, ka tu ļoti labi jūties, ka tev viss izdosies, un viņš uzreiz matemātika. Es jau zinu, viņam mīļākais priekšmets, un viņš tā, viņam katrai pudelītei savs bija, tas bija interesanti. Tad viņš teica telefonu un akmentiņš aizlidoja, un viņš teica, tas nestrādā. Es saku, jā, tas nestrādā. Skaisti. Un tāds, maziņš ievadiņš par šo te brīnumu, kas mums šobrīd no šodienas arī studijā ir pieejams. Smalkāku aprakstiņu es ielikšu te zem video, lai neaizturētu ēteru, un lai jūs varat ar atstiņām arī vizuālistiski redzēt un izlasīt. Tā kā, ja jūs uzrunāja šis brīnum līdzeklis, laipni gaidīti, mēs priecāsimies. Un mums kaut kad arī taps kaut kāda varbūt meistarklase kopā ar Agnesi šajā sakarā, bet par to mēs droši vien vēl ziņosim atsevišķi. Tā kā ceru, jums bija interesanti, ceru, jūs ieinteresē arī šis te jaukais sprejiņš. Un, ja tas tā ir, tad laipni aicināti, jūs viņu nobaudīt, notestēt un pārliecināties par tā efektivitāti pašiem. Pateicos par tavu darbu, pateicos par to, ka tu esi un mums piedāvā atkal jaunus instrumentus, kā
dzīvot labāk. Paldies par aicinājumu. Jā. Paldies. Tiekamies! Atā!